Tik reti var redzēt jūs visus kopā, ka pilnīgi gribās nākt vēl un vēl. Viņiks kundze, man ienāca doma prātā par jūsu teikto attiecībā, kur tad ņemt naudu. Es domāju, ka mēs ar jums satiksmes komitejā satiekamies tik reti, jo komitejas ir reti, bet katrā komitejā mums ir daudz par visu kaut ko runāšana. Sevišķi tajās komitejās, kur Rīgas satiksme kārtējo reizi prasa budžeta palielinājumu degvielai. Es domāju, ka šeit, veicot šo investīciju degvielas kontrolei, mēs jau gada laikā pēc aprēķiniem varētu ietaupīt ap 1 miljonu. Un es domāju, ka daudzās citās vietās un lietās, kur nebūtu izšķērdība, varētu paņemt šo naudiņu. Līdz ar to, es domāju, nav īpaši korekti teikt to, kad mēs sniedzam priekšlikumus un nenorādam, kur to naudiņu ņemt. Komitejās mēs par to runājam. Ir cita lieta, ka komitejās arī jūs tai skaitā, diemžēl, šos priekšlikumus noraidat. Jūs un vēl daži deputāti ir Rīgas satiksmē valdē. Līdz šim, godīgi sakot, es laikam esmu slikti strādājis un neesmu jums konkrēti valdē uzdevis tādus absolūti nopietnus pamatots jautājumus, bet no acīm redzot, tas būs jāsāk darīt, un vēl vairāk es varbūt aicināšu jūs uz publisku debati par to, kas notiek Rīgas satiksmē, kur jūs kā valdes locekļi varētu atbildēt uz tiem jautājumiem. Un tad mēs patiesībā redzētu, ja jums būtu ko stāstīt un ko teikt, kas tur patiesībā notiek. Un man ļoti žēl ar visu cieņu pret jums, ka jūs esat tādā situācijā, kādā esat. Un tas ir, diemžēl, zvērests ciet klusēt vai vienkārši ar jums manipulē, jums nedod to informāciju un jūs diezgan smieklīgi izskatāties un ar jums manipulē kā ar ampelmaņiem. Jūs visi esat pieauguši cilvēki. Un ja jūs pieļaujat, ka Benhems ar jums tā rīkojas, un Nils Ušakovs tā rīkojas ar jums, man ļoti žēl. Paldies!